Labdien, cienījumās dāmas un godātie kungi, kolēģi un viesi. Politisko partiju apvienības vienotības statūti noteiks apvienības organizatorisko struktūru, kārtību, kādā veidā tiks pieņemt lēmumi, apvienības paplašināšanos un citas jautājumus, kas saistīti ar apvienības darbību. Šie statūti noteiks kārtību, kā veidosies partiju sadarbība, jau apvienības ietvaros. Es centīšos īsi izklāstīt svarīgāko. Organizatoriskā struktūra ir veidota balstoties uz paritātes principu. Tas nozīmē, ka katrai apvienību veidojošajai partijai ir vienāda pārstāvība apvienības institūcijās, līdzvērtīgas tiesības un līdzvērtīgi pienākumi. Vienotība ir atvērta arī citām partijām. Tā ir platforma, uz kuras tiek aicināts līdzdarboties ik viens, kam tuvs vienotības vērtības un mērķi. Tādējādi, veidojot statūtus, tik ņemt vērā arī iespējamā apvienības paplašināšanās. Apvienības augstākā lēmēja institūcija ir kopsapulce. Tā ir delegāta sapulce, kuras izvirza katra apvienību veidojošās partijas valde. Ievērojot paritātes principu, partiju izvirzīto delegātu skaits ir līdzvērtīgs. Un tikai šīs kopsapulces kompetencē ir lēmums par apvienības dibināšanu vai tās darbības izbeigšanu. Visi apvienību veidojošo partiju valdes priekšsēdētāji ir apvienības līdzpriekšsēdētāji. Lēmumus, kuriem nepieciešama visu apvienību veidojošo partiju vienprātību, pieņem šie apvienības līdzpriekšsēdētāji saskaņā ar partijas doto mandātu. Savukārt apvienības izpildu institūcija ir valde, un valde sastāvēs gan no apvienības līdzpriekšsēdētājiem, gan no apvienību veidojošo partiju izvirzītajiem pārstāvjiem. Ir divi principi, pēc kuriem noteiks valdes locekļu skaitu. Pirmais ir tas, ka valdes locekļu skaits nedrīkst būt lielāks par 15, un otrs, ka katrai apvienību veidojošajai partijai ir jāizvirza līdzvērtīgs šo valdes locekļu pārstāvju, līdzvērtīgs pārstāvju skaits. Paplašanās gadījumā, piemēram, ja apvienība veidot 5 partijas, katrai būtu iespēja izvirzīt 3 pārstāvjus apvienības valdē. Šobrīd apvienība veido 3 partijas, līdz ar to valdes sastāvā būs 5 pārstāvji no katras partijas, kur tiks ievēlēt uz termiņu 2 gadi. Valdes priekšsēdētāji ievēlēs no savu vidus, un lēmums valde pieņems ar vienkāršu balsu vairākumu. Valdes kompetencē ietilpst tādi jautājumi kā apvienības vadīšana, apvienības programmas īstenošana, apvienības statūtu un programmas grozījuma projektu sagatavošana, lēmums par apvienības dalību valdībā vai arī izstāšanos no tās, apvienības budžeta apstiprināšana, apvienības revīzijas komisijas locekļu ievēlēšanu un atcelšanu no amata, apvienības kandidātu sarakstu un priekšvēlēšanu programmu apstiprināšanu pašvaldību, Saeimas vai Eiroparlamentu vēlēšanām, kā arī lēmums par to iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Ētikas komisija ir neatkarīga apvienības institūcija, kuras uzdevums ir izvērtēt apvienības pārvaldes institūciju un amatpersonu, kā arī dalībnieku darbības atbilstību apvienības programmai un ētikas kodeksam, kā arī vispār pieņemtajiem morāles un ētikas principiem. Savukārt apvienības saimniecisko un finansiālās darbības uzraudzību veiks revīzijas komisija. Komisijas sastāvā būs viens pārstāvs no katras apvienību veidojošās partijas. Arī komisija apstiprina apvienības valdu uz 2 gadiem. Apvienības valde būs tiesīgi izveidot arī citas institūcijas, noteikto darbības kārtību un kompetenci. Statūtos būs noteikti arī apvienības paplašināšanās kārtība un jaunu dalībnieku uzņemšana apvienībā vai izslēgšana no tās ir lēmums, kuram nepieciešama visu apvienību veidojošo partiju pilnīga vienprātība. Tādēļ šie jautājumi ir nodot ekskluzīvi apvienības līdzpriekšsēdētāju kompetencē, kura darbosies saskaņā ar konkrētu viņu partiju mandātu. Tad līdzpriekšsēdētāju lēmumu ir iespējams uzņemt jaunu apvienības dalībnieku, ja viņi par to nobalso vienprātīgi. Tāpat ar šādu lēmumu dalībnieku par konkrētiem pārkāpumiem, kas tiks minēti statūtos, varēs arī izslēgt. Saskaņā normatīvajos aktos noteikto kārtību šos statūtus, tāpat kā apvienības valdi, apstiprinās apvienību veidojošo partiju valžu priekšsēdētāji. Un vēl tikai viena juridiska nianse nobeigumam. Saskaņā politisko partiju likumu šodien jūs, apvienību veidojošo partiju biedri, līdz ar apvienības nodibināšanu kļūsiet vienlaikus arī par vienotības biedriem. Vienotībā ir mūsu spēks. Paldies!